Toaletes karkas pa lielam ir saskrūvēts. Šitie vienkārši es esmu piegriezis ielicis, nav vēl pieskrūvēts, bet apmēram, lai saprastu, kā tas viss izstās. Salikās viss normāli. Stulbu kļūdu pieļāvu te. Sanāca tā, ka man rekur no sienas ir 122,5 centimetri. Reģipšu loksnes 120. Es būtu kaut kā piefiksējis, es būtu vienkārši durus pa 2 centimetriem pabīdījis, lai pēc tam tur mazāk jāšpaktelē. Bet nu labi, kā ir, tā ir, to pēc tam domās risinās. Tagad interesanti te, kur man viss salikās, tagad es varu saprast plus mīnus, kā man izstās, kā man ies un kā es vispār te tālāk taisīšu. Vēl pagaidām nav ne mazākās nojausmas, jo te man jābūt ir arī elektrības kastei. Man bija doma te aiztaisīt cietādu kārbiņu, aizbāzt ar vati, visu ciet, lai tur te elektrības kaste, bet te es pieskrūvēt nevaru, jo es augšā profilu tur nevaru pielikt. Man vajadzēs taisīt kaut kādu tādu pārkarīti, pārsadzīti, un tad skrūvēt vēl vienu klāt. Es vēl nezinu, skatīsies, un arī toaletē sanāk tā, ka tieši tā truba virs dušas sanāk. Man bija doma likt iestiepjamos griestus, bet, ja es lieku iestiepjamos griestus, tad es vati nevarēšu sabāzt. Varbūt var vienkārši, es vēl nezinu, kā to tad izdarīt. Tad pagaidām plāns tāds, kad iespējams virs dušas zonas taisīt tomēr reģipšu griestus, visu aizbāzt ar vati un tad pārējā toaletē ielikt iestieptos. Vai arī tad vienkārši visā toaletē likt reģipšu griestus. Vēl nezinu, domās skatīsies. Te ir tā, kad man sākumā nebija paredzēts, es biju izdomājies, ka skapim šo sienu taisīšu tomēr no reģipša, lai ka no šitās malas skatās, tad neatšķirās kaut kāda materiāla, lai tā ir viena vesela siena. Bet te ir gan siltās trubas, un tad vienīgā opcija, kas man tāda ir, kad es varu šī pusē pieskrūvēt, bet šī pusē man nāktos līmēt, jo te es nekādīgi nesapratīšu, kur tās trubas iet un neiet. Un šī pusē patiesībā tas pats, jo es tikai beigās izdomāju, ka es arī taisīšu te, jo sākumā bija doma kārbiņu tikai te taisīt. Es izdomāju, to kārbu taisīšu garāko, es varu uztaisīt iebūvējumu elektrības skapi. Tā kā te arī būs interesanti. Nu tā. Ot šitā. Atplēs vaļā, pastīties, kā durvis izstās, pārbaudīt, vai ir iefrēzēta cauruma pareizajās vietās, uz pareizās vērtnes ir. Tā kā šādi viņas izstās. Nu tā kā šodienai viss, padarbojos vakarā mājās, pasēdēšu, pastīšos bildes, apdomāšos, kā vispār tālāk darboties. Tā, vakardien bija iebraucis audio veikalā un nopirka speciālo skaņas izolācijas, tā teikt, komplektu kanalizācijas trubām. Viņš teica, ka šitos tagad baigi daudz nevar dabūt, bet šitie speciāli paredzēti kanalizācijas trubām. Tā kā tuliņ pavērsim vaļā, pastīsimies, kas tas ir par zvēru. Jā, reku pat nāk pamācība tieši kanalizācijas trubām. Izstās viņas šādi. Šitās nav līmējošās, viņas it kā ir jāaptino no savilcējiem, jāsavalk. Piegrieztas jau it kā viņas ir perfekti 110 trubai. Gan ir savilcēji arī nāk līdzi. Šitās ir speciālās līmenes šūvi vietā. Jā, un cik mums šitāda štuka ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 šitādi. Bija teikt, ka šitas ir kā paredzēts 3 metriem trubām. Vienīgais man problēma tāda, kas skatījos arī internetā, viņš ir paredzēts taisnajām trubām jaunceltnēs. Man jau sanāk, ka man ir 2 līkumi, kas man ir svarīgākie. Tā kā tūliņās domāsim, skatīsimies, ko mēs te varam izdomāt. Tā, nu labi, kaut ko pamēģināsim. Pamēģināsim vienu uzspēlēt, kā tas vispār iztiksies. Kas nojausmas. Tā, kā šitas jābūt. Tagad tā dīvaina situācija, man tā truba bišķi jādabūna uz leju, lai es viņai varētu apkārt aplikt. Bet tas ir diezgan sarežģīti izdarāms. Tā, nu pirmais man uzlikās šādi,
Ja gadījumā liek šitā, tad ir jāatcerās, ka pašiem jānopērk. Vēl ir savilcēju komplektā nāk tikai 2. Viņi grib, lai sākumā un beigās, bet kaut kā man liekas, ka te jāliek papildus. Un es pat domāju, te, kur ir tā savienojuma vieta, te pat vēl varētu uzlikt. Bet te pēc tam šitām visām šubēm skoču pa virsu. Tā kā izstāstas tāda, šitas būs vislielākais jautājums, kā man te visu sataisīt. Tā kā tūliņās piegriezīšu putiņas, kaut ko skatīsimies. Tā, pirmais posmiņš līkumā sanāca šādi. Es nogriezu, cik tie ir kaut kādi 11 cm strēmelīti. Nācās piegriezt, pielīmēt klāt vēl mazu gabaliņu, jo te viņš iet līkumā, viņš viņu rauj vaļā. Kaut kā šitā pirmais. Kaut kā te tagad turpināšu, mēģināšu kaut kādā tādā pašā garā. Tā, labi, kaut kā man te kaut kas izdevās, noteikti neliku pēc tehnoloģijas un kā tas bija paredzēts, tāpēc, ka es nezinu, vai viņi vispār likumiem ir paredzēti, bet te es vispār liku dubultā, ko var redzēt otram un pietrūk, bet es uzlīmēšu kaut kādu mazu strēmelīti, tad ar šito speciālo skočiņu, kur te jau aplīmē visas šuvītes, un tad paiešu tālāk, cik man jau palika 2 tie gabali, kaut kāds viens aizies te, un tad vēl viens uzliksies uz šitās trubas, tā. Nezinu, kā tas būs. Labāk jābūt jautājums, cik ļoti. Te muļķīgi, te baigi nevar, te izdomās ar kaut ko saspraudīs, kaut kā aizlīmēs. Pagaidām neviens vēl nav nolaidis ūdeni. Nē, es pārbaudīsi. Sanāca man tas viss pasākums šādi. Neviens augšā no mājās, nelaiž ūdenos, nevar pārbaudīt. Tā te nopakoju kārtīgi, baigi ceru, kad nevarēs dzirdēt. Atstāju vēl vienu loksnīti rezervē, ja gadījumā te man vajadzēs uz līkumu vēl likt. Ja nē, tad es viņu pielikšu šeit. Vēl vienu viņš kaut kur līdz tejienē būs. Bet par šito pusi man nav tik liela uztraukums kā pa augšu, jo te būs reģipša siena, te es aizbāzīšu visu ar vati, uztaisīšu tādu kastīti, te būs koridoru skapis, no vanas istabas puses te būs reģipsis, vēl flīzes. Es domāju, ka to stāvvadu nevarēs dzirdēt. Man par šito vislielākais uztraukums ir. Palēnām taisu kārbu koridoru skapim, bet rekur jau man ir situācija. Karoči sākumā šitas nebija paredzēts, bet rekur man ir jāpieskrūvē šitas profils, rekur man atdzīvēt caurumiņu. Tajā galā es varu pieskrūvēt. Šajā galā velns viņa zina, kur ir siltās trubas grīdas, tāpēc es redzēju internetā, nopirku šitādi te betonam dībelīši. Un tu, kad tu skrūvē iekšā, viņš tur atverās, viņam principā nevajadzētu nākt ārā. Rekur es patestēju. Cik biezā kārtā man ir tas estričs. Viņš ir šitā un trubiņa ir 18 mm. Te ir vēl 3 cm. Teorētiski viņai nevajadzētu aiziet līdz trubām. Bet, ko es darīšu, man par cik, to mēs parādīsim, man par cik skrūvīte, kur ir bišķi īsāka, es kaut kā tādu nopirku. Es centimetru nozāģēšu te nost šitam, un tad būs vēl drošāk. Tā kā duļi vai tuliņ pamēģinām, pastīsimies, kas tur sanāks. Rekur šitā nozāģē īsāku, nezinu, kas tur, centimetrus mazāk bišķietiņās. Tagad viņš ir garš kaut kāda, nezinu, 1,5 centimetru, možku bišķi vairāk. Tur trubām ciltajām toči nevajadzētu būt. Toči nevajadzētu būt. Tā kā, davai, mēģinām urbjam, skatāmies, kas mums sanāks. Tā, rekur izurbi smuku mazu caurumiņu. Ar skrūvīti pārbaudīt dziļumu, vai vajadzētu pietikt, bet es domāju, man šitas, viņam ir jāiesitās tā iekšā, viņš tā diezgan. Iebaļ kā iegāja. Davai, tūliņ pastīsimies, kā viņš mums pievilksies. Tā, pievilkās labi, viņš absolūti nekur neliksies. Šitas ir daudz spēcīgāks nekā šities te tās skrūvvietas. Viņš tur tā diezgan nopietni viņu pievilka. Tāda baigā ideja forša, kad ieraudzīja, šitādi te mazie misiņi ankuri, vai kā viņi tur saucās, betonam.